minimums ir jābūt 1000 cilvēkiem, kas visi apstiprina, ka viņiem tā ir, kas visi tā raksta. Ja kaut viens saka, ka tā nav, to pētījumu neapstiprina šo pazīmi kā grafoloģiski nozīmīgu. Tiek turpināti pētījumi, meklēti jaunas īpašības, līdz ar to tie pētījumi, lai apstiprinātu vienu iezīmi, ir ilgi, daudz un pārsvarā starptautiski. Viens pats cilvēks, švaki būs viņam tādu pētījumu uztaisīt. Neviens jau nestrādā pētījums, ka viens cilvēks. Un es, teiksim, kā grafologs un arī saviem cilvēkiem mācot grafoloģiju, saku strikti pieturēties pie metodes, kur ir tās pazīmes izpētītas un nedomāt savējās. Kaut kādas tur, nezinu, piemēram, G burtā, kur ir negodīgums, uzreiz tur traktē cilvēks totāls krāpnieks un vispār nav uzticīgs. Viņš var nekad nesamelot, ja nebūs tādā. Grafoloģija arī nedod 100% ticamību, 90-95%.